Šodien lietaina diena, līst ārā lietus. Skotija tāda zeme, kur pastāvīgi mainās laikapstākļi, un vairākas reizes dienā var nomainīties laiks, var lietus līt, var saulīt spīdēt. Es domāju, arī mēs savā dzīvē ejam daudz un dažādiem apstākļiem cauri, un mūsu dzīvē arī var nomainīties laikapstākļi, bet mēs ejam cauri kādām pārbaudījumiem, grūtībām, bet Dievs ir tas, kas mūs stiprina, Dievs tas, kas mūs uztur, un Viņš ir klātsošs mūsu dzīvē, Viņš svētī mūs, vada mūs, un vada mūs pa dzīvības ceļu, pa patiesības ceļu. Un tas ir patīkami, ka Kristus ir mūsu sirdīs, ka Viņš ir mūsu dzīvēs, un ka mēs varam būt kopā ar Viņu, un ka mūsu dzīvēs, es ticu, var būt vienmēr garīga vasara, un viss ir, es domāju, atkarīgs no mums pašiem, kā mēs skatāmies uz savu dzīvi. Un es šodien izlasīšu Jāņa evaņģēliju, tad Jāņa evaņģēlijā 12. nodaļa, Jāņa evaņģēlijas 12. nodaļa, no 20. līdz 26. pantam, bet starp tiem, kas bija atnākuši svētkos, lai pielūgt bija daži grieķi, un tie atnāca pie Filipa, kas bija no Betsaidas Galilejā, un viņu lūdza: Kungs, mēs gribam Jēzu redzēt. Un Filips iet pie Andreja, un viņam to sacīja. Un Andrejs un Filips nāk un saka to Jēzum, bet Jēzus atbild viņiem: ir pienākusi stunda, kad cilvēka dēls to pagodināts. Patiesi jums saku, ja kviešu krauts nekrīt zemē un nemirst, viņš paliek viens, bet ja viņš mirst, viņš nes daudz augļu. Kas savu dzīvību tur mīļ, tam tā zūd, bet kas savu dzīvību šī pasaulē ienīst, tas to paglabās mūžīgai dzīvībai. Ja kāds man grib kalpot, tad lai viņš seko man, jo kur es esmu, tur būs mans kalps, un ja kāds man kalpos, to mans tēvs cels godā. Tātad uz svētkiem bija atnākuši arī kādi grieķi, un viņi gribēja redzēt Jēzu, un viņi iet pie Filipa un saka: mēs gribam redzēt Jēzu Kristu. Un Filips iet pie Andreja un izstāsta, kad šie grieķi, kas atnākuši svētkos, viņi grib redzēt Jēzu. Viņi aiziet, Filips un Andrejs aiziet pie Jēzus un saka to Jēzum. Un Jēzus viņiem atbildi: pienākusi stunda, kad cilvēka dēls tiek pagodināts. Aleluja! Tad pienākusi stunda, un esmu priecīgs. Es vienkārši savā dzīvē katru dienu es paaugstinu Jēzu Kristu. Es paaugstinu dzīvo Dievu, un Viņš ir mans kungu kungs, Viņš ir mans ķēniņš, un Viņš ir mans Dievs. Un es uz Viņu paļaujos un pateicos par katru nodzīvot dienu, un es vienkārši domāju pozitīvas domas. Kāpēc? No kurienes es saņemu šo pozitīvo domāšanu? Tad, kad es lasu Bībelīti, es lasu Dievu vārdu, un manas domāšana sāk mainīties. Es sāku pozitīvi domāt, un es sāku redzēt to īsto un patieso gaismu, un Jēzus rāda gaismu manā dzīvē. Viņš ir mana gaisma, Viņš rāda gaismu, Viņš rāda ceļu, pa kuru man ir jāiet. Un arī šeit, Jēzus redz gaismu, Viņš redz savu mērķi, Viņš redz uz kurien Viņš iet. Amen. Un tas ir tas, ko es katru dienu lūdzu. Es saku: Kungs, es gribu redzēt savu mērķi savai dzīvei. Es gribu redzēt savu mērķi, es gribu redzēt to vīziju, to mērķi, ko Tu esi ielicis manā dzīvē. Amen. Un es pēc tā tiecos. Un vislielākais sapnis manā dzīvē ir katru dienu lūgt Dievu, nekad neatslāpt, lūgt un lasīt Bībeli, un būt vienmēr attiecībās ar Viņu, būt Viņa tūmā, nekad neaiziet no Viņa tūma, būt vienmēr Viņa tūmā, būt Viņa klātbūtnē, un vienmēr, ka manā sirdī ir šis slāps. Un ja es saka tālāk, ja kviešu grauds, viņš nekrīt zemē un nemirst, viņš paliek viens, bet ja viņš mirst, viņš nes daudz augus. Tad Jēzus nomira pats priekš sevis, viņš nomira sev. Viņš nemeklēja savu labumu, viņš meklēja tā labumu, viņš nomira sev jau šeit virs zemes atnākot. Viņš zināja savu mērķi, savu vīziju, uz to, kad viņam būs nomirt, un to viņš bija vairākas reizes, bija apliecinājis apustuļiem, kad viņš nomirs, ka viņu piestīs krustā, ka viņš nomirs un 3. dienā augšām celsies. Un ka es pateicīgs Dievam, ka arī mēs varam nomirt šai vecajai dzīvei un dzīvot priekš Kristus. Un šeit arī Jēzus runā par to nomirt
sev, lai dzīvotu Dievam. Un arī šeit Jēzus viņš nomira sev, lai dzīvotu Dievam. Un tad, kad viņš nomira sev, cilvēku atvēra, cilvēku šodien atver sirds viņam, amen, un atver sirds viņam, tāpēc, kad Jēzus parādīja savu mīlestību, un nav lielāks, kā Jēzus saka, nav lielāks mīlestības, ja kāds atdod savu dzīvību par saviem draugiem. Un Jēzus saka, viņš atdeva savu dzīvību par mums, lai mēs dzīvotu. Un Jēzus saka šeit tālāk, ja, ka savu dzīvību tur mīļ, tam tā zudīs, bet, ka savu dzīvību atdod manis un evaņģēlija dēļ, tas to iegūs. Tad tas paglabās mūžīgai dzīvībai. Amen. Ja es gribu baudīt tikai šo dzīvi, es nožēlojamākais cilvēks. Amen. Bet ja es eju kopā ar Kristu, es piedzīvoju viņu tuvumu, es piedzīvoju viņu klātbūtni, un tas ir pats svarīgākais manā dzīvē, ka viņš ir manā dzīvē klātsošs, un es to zinu. Jo, ja es saku, es jūs neatstāšu, un es jūs nepametīšu, un es ticu viņu vārdam, ka viņš manā dzīvē ir klātsošs, kad es savu dzīvi pavadu kopā ar viņu, un ka viņš man nekad neatstās un nekad nepametīs, un ka viņš vienmēr būs ar mani, ka viņš ir kopā ar manu ģimeni, ka viņš ir kopā ar maniem bērniem, un ka viņš vada un sveitī manu dzīvi. Un ja es saku, kas grib man kalpot, ja, kas vēlas man kalpot, ja tu gribi Jēzum kalpot, tad lai viņš seko man, ja tu vēlies kalpot, seko Jēzum Kristum. Seko Jēzum, nomirst priekš sevis, veltīs savu dzīvi viņam. Kur es esmu, tur būs arī mans kalps, un ja man kāds kalpos, tad mans tēvs cels godā. Amen. Tātad, ja tu gribi kalpot, seko Jēzum Kristum, un ja kāds kalpos Jēzum Kristum, to debesu tēvs cels godā. Amen. Dievs cels tevi godā, viņš tevi sveitīs, vadīs un pasargās, un viņa roka ir ar tevi. Nekad nešaubies, tici vārdam. Tici vārdam, netici tām domām negatīvām, kas ienāk tavā prātā, jo vislielākā cīņa ir mūsu prātos. Mūsu prātos ir vislielākā cīņa. Tur notiek kaujas lauks, kā kaujas lauks. Jā, un mēs cīnāmies savām domām, un es izvēlos apliecināt, varbūt es to nejūtu, bet es apliecinu Dievu vārdu, un es neuzticos savām jūtām, es neuzticos savām emocijām, es uzticos vienkārši Dievam, un sekoju viņam, un staigāju viņa ceļos, un viņš ir liels un varens, un es slavēju un godinu viņu šajā dienā. Jēzus Kristus vārdā. Amen. Es ticu, tas bija brīnišķīgs ceļojums kopā ar mani. Tad pie riteņa stūrs ir Armands Sviķis, un viņš vienkārši devās nelielā izbraucienā. Bet es ticu, tas ir ceļojums kopā ar Dieva vārdu, un tas ir Dievu vienmēr ir interesanti, un nekas šī dzīvē nav pa jokam, viss ir pa īstam. Un mēs katru dienu varam piedzīvot viņu un staigāt viņu ceļos. Esmu laimīgs kopā ar Jēzu Kristu. Amen.